the unknown, where reality seems to have flown. The back rooms, a strange domain, a place that's hard to explain. Lost in the back rooms, searching for a way out. The walls seem to close in as we scream and shout. The yellowed walls, the buzz. The yellowed walls, the buzz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Valsts sveiks! Apsveic dzimšanas dienās un gribu novēlēt tev vienu lietu. 60 tas tikai sākums. Tici man. Visu, ko mēs dzirdējām agrāk, un tu arī tikko pārtapies pa īsto treneri, un tev viss ir priekšā. Nevis nākotnē, bet priekšā. Man jau viss ir aizmugurē, bet tev ir priekšā. Ir uz kurien tiekties. Un galvenais, man ļoti patīk, ka tu vienmēr bijis tāds cilvēks, kurš gājis mums palīdzēt, gan izlasē ar meitenēm, ar savu padomu, visu kaut ko tādu. Turpini to pašu tālāk. Un būdams, ja tu atkal kļūsi kaut kur pat vecāko treneri, nemet malā treneru asistentus. Klausies, ko viņi labu pateiks. Ja? Novēlējam tev daudz gadus, vēl gan treneru dzīvītē, gan vispār līdz 100 gadiem nodzīvot. Ja? Vienmēr paška, un paldies par to, ka tu atzīst, ka mums Rīgas radiotehniķi nebija ģedavšinas. Paldies tev! Colpo vincente il servizio di Dimotonov, sempre 3 punti da recuperare per la Sisley Treviso in questo via di partita. Michelson, grande botta del numero 8 in maglia rossonera, lo rivediamo proprio sopra il muro. Помнишь, когда мы были на сборах в Алушке перед спартакиадой народа ФСС? Была такая физическая тренировка, еще кросс, по-моему, там 10 километров мы бежали, не помню сколько, да? Короче, все такие замотанные и шли на пляж, на пляж купаться, сняли майки, там все, и в шортах, там, в трусах спортивных, пошли купаться, поворачиваемся. Валт настолько тренировался, что куча народу на пляже. Валт так тренировался, что голова бабочки полетели. Взял, как в душе в раздевалке, плавки снял, все трусы и голый заходит в море. А так парень, конечно, молодец, своим трудом добился очень многого. Дорогой мой старый друг и партнер Валт, я поздравляю тебя с твоим 60-летием. Вот, welcome, так сказать, в наши 60+. Здесь ничего страшного нету. Продолжай играть. Вот. Ну, еще раз тебя с днем рождения. Вот. К сожалению, нам не удалось с тобой выиграть у Карчи Кироли когда-то. Вот. Но главное, чтобы у нас было здоровье. Вот. У меня оно пока есть, мне уже 67. Так что давай, друг. С днем рождения тебя. Пока. Della Lega Pallavolo, con il quale vorrei commentare mentre c'è questo bel muro di Michelson su Giulio Di Toro che regala il 9° punto alla Radiotehnika. Dicevo con Roberto. Knižku возьми в руки. Labi, zinot, ka tev dzimšanas diena tuvojās, ja, jubilejas 60 gadu, gribu atcerēties tādus momentus, kad bija Vildoga Ventspils naftas klubs, kas apvienoja, atkal mums palīdz Latvijā. Kad nospēlējot pirmo gadu un braucot projām, jau gribot spēlēties kaut kur ārzemēs, man vajadzīgs pienāca pateikt, es Mihelsonu parakstīju.
Un tas bija faktors, lai paliktu. Jo man ļoti gribējās uzspēlēt ar tevi tieši komandā. Nu, tās visas tradīcijas, kas bija pirms spēles un spēles laikā, un kas mums bija kolektīvs, arī tā bija mūsu jaunība. Ots tāds laiks bija. Nu, novēl tev savā jubilejā labu, stingru veselību. Kā Pāvils ir Ivanovam. Viņam vēl lēciens ir. Man vairs nav. Tāpēc, ka mēs pantiņu. Jā, braucam. Bet citiens vēl ir. Kad, lai tehnika nekad nepievīk tevi, ja? Svarīgākos brīžos. Ja? Tas arī ļoti svarīgi mūsdienās. Nu, lai tavi tuvie bērni priecē tevi. Un šito te grib man tādi Boris Stipanovs katru gadu ved par volejbolu nosējot. Un tāda grāmata no maniem, ja tev kolekcijā, ja, jo tev droši vien, kad atradīs volejbolu stūrītī, jā, to tiek šitās grāmatas, ja. Vēlreiz, visu to labāko un teģēšanos. Philips Modena e Maxi Parma contro CSKA Mosca e i francesi del Cannes. Allora cosa facciamo in Europa? Ma quest'anno questi sovietici stanno ritornando ai loro massimi livelli. Queste due squadre viste oggi a Padova indubbiamente sono due squadre che rispetto all'anno scorso sempre tra il 50 e il 55 quando va bene, per cui le squadre che riescono ad avere buona ricezione, grandi primi tempi mettono già attacca una ancora buona con ipoteca. Artomonov, per 3 volte viene fermato da Rocco, da Loro, e poi c'è la conclusione vincente di Mickelson di potenza dalla zona 4. 11 Radiotechnik, 7 Valt, daudz laimes jubilejā. Vēl tev veselību, jo veselība ir pats galvenais. Cilvēki saka, главное здоровье, а остальное можно все отнять у слабых. Ну, un ja veselība ir, tad viss būs arī kārtība. Davai, bučas tev. Ancora Bernardi, la difesa questa volta è stata di Eide. Guardiamo il contrattacco della Sisley. Tonev, Toffoli chiama in secondo tempo dalla seconda linea di Toro. L'attacco di Mickelson che sfonda il muro di Paolo Toffoli e rompe di nuovo l'equilibrio. 12-11 il vantaggio per il Radiotechnik. Non mollano assolutamente, Silvano. Вал, привет. Большие поздравления тебе с твоим днем рождения. Я хочу сказать вот что ты очень-очень большой молодец, что ты продолжаешь дело всей нашей жизни. И ты сейчас работаешь с девочками и передаешь им опыт и знания. Большой от меня конкретно тебе респект. Мы с тобой стали пересекаться. В общем, да, ты молодец, держись и продолжай, и продолжай, и продолжай. Все, с днем рождения. Toro che ha avuto la palla in mano buona e non era in perfetta coordinazione per chiuderla, ha ridato un attimo di ossigeno, legacy punto importante perché ormai superato. Хочу тебе пожелать здоровья. 60 лет это такая хороший такой рубеж. Ты можешь посмотреть, как ты прожил свою жизнь, посмотреть назад и продолжать свое дело, которое ты ведешь всю жизнь. Ты всю жизнь на спорте, всю жизнь сам тренируешься, тренируешь. Мы помним тебя. Красавчик, Вал. Блин, от души прям. Čau, Valt! Čau, draudziņ! Čau, Bračka! Apsveic tevi šajā skaistajā jubilejā. Esi tāds pats dzīves priecīgs, jaudīgs, spēcīgs, veselīgs, lai tev stipra, jaudīga veselība arī turpmākos visus gadus un dzīvot ilgi un mūžīgi. To es tev, Bračka, novēlu. Pāri jau visu var nopirkt. Pēdējo reizi, kad mēs tikāmies pie 40+, tas bija Klaipēda. Te turnīrs bija liels, jaudīgs, spēcīgs, kur mēs labi nospēlējām. Otrie palikām, bet tas tikai tāpēc, ka mūs iemeta tev augstā zālē 13 grādos, kur tu dabūji pleca traumu, Silvānos Vaģīgs dabūja kājas traumu un Ainārs dabūja līgšķis satraumē ritīgi. Un arī pa zeltu mēs tikai 3. setā -2 pakāsām. Tā ka mēs arī traumēt varam ritīgi labi spēlēt. Mēs esam spēcīgi veči. Mājās braucot atceros, ka tu mūs veda ar Aināru mašīnu, jo Aināram pie kājām bija spainīts tāds pilns ar ledu un iespies ledu
vairums ar šampāniešiem, ko mēs tur metinājām mājā braucot. Visu, ko varam atcerēties, Bračka. Un pēc tās reizes, laikam, tu pat pārstāji spēlēt. Tu mums labprāt tagad 50-niekos ļoti piepalīdzētu. Un pēdējo reizi, kad es tevi redzēju, tas bija Alūksnē. Tu biji kā ķipa riteņbraucējs. Tur braucāt, jūs tur vesels bars, tev kaut kādu maču bija vai kas. No Voļļopa pārgājis uz riteni tu biji. Un mēs tur beach spēlējām. Ar Raināru mēs tur arī vinējām. Mēs te satikām, vēl man bildes kaut kur ir. Tā kaut kā draudziņa. Novēl tev visu to labāko. Ģimenē, lai tev visi superīgi. Lai visi tev mīl un tu visus mīli. Lai tev ir daudz draugi. Un zemi ir apai gan, ja mēs tiksimies kaut kā un paņemsim pa 50 gramiem. Bračka, cienu mīlu. Sveiks, Valds. Nu ir maija mēnesis un mēnesis pats jau zini, ir atkal kārtējā jubileja. Šogad ir tāda apaļa jubileja un gribas arī to sveikt, novēlēt visu to labāko. Man prieks, ka es tevi divēji saticis, kopā uzspēlējuši. Un tu man esi kā labs draugs. Un kā vienvārds sakot, tad, ja būtu tāda nominācija, tad es tev iedot arī kā Latvijas lepnumu. Un tev veiksmi turpmākajā darba gaitās un visu to labāko. Валт, привет, Миша Серед. Присоединяюсь к поздравлениям, ребят, с наступающим юбилеем. Не так давно мы перешагивали рубеж 40+, было интересно. 50+ пролетел, не заметили. Так что сейчас перебираемся в следующий этап. 60 с плюсом. И за все это время у тебя была одна отличительная черта, называющаяся простым русским словом – дзиркстелы. Ты все делал с искоркой. Что в спорте, что по жизни, на тренерской работе. Желаю тебе, чтобы искорка эта не пропадала. Чтобы она у тебя и в душе, и в сердце продолжала пламенеть. Еще раз поздравляю с юбилеем, крепкого здоровья. Tuvojās tas 60-nieks. Iedomājos gadus 10-15 atpakaļ, kad paškam 60 izpildījās Ļivānovam. To jautājumu, klausies, tev 60. Kā tas ir? Nu, ar apakšēju domu, tas taču ir dramatiski. Nav dramatiski. Miķi, tu šo 60-nieku par pusgadu ātrāk sagaidīsi. Nu, drusku vairāk nekā pusgadu ātrāk sagaidīsi nekā es. Es jau biju ieprojektēts, tā kā tu piedzini. Kaut kā tā. Nu jā, bet patiesībā tādu ātro domu gribēju pateikt uz video, kamēr es te staigāju pa savām Latvijas ārēm. 60 ir ok. Dziesma par dzimšanas dienu. Oh. Tādu nebija dzirdēt. Protams, par Miķi domāju. Dzimšanas dienu tojās. Jā, iegāju trenažieru zālītē. Protams, svariņi ir maziņi. Vairs nav tā kā agrāk. Nu, bet arī tā ir vairāks piegājiens, jā. Vairāk atkārtojums. Miķi. Jā, viens 60-nieks, tas ir super. Man ir kur dēliņš aiz muguras. Jā. Arī noteikti sveicienus nodos. Jaunas domas. Brīdī, kad apzinājos, ka Miķim lielā jubileja sāc arī savā pasē ieskatīties. Jā, tas ir superīgs laiks. Superīgs laiks, ko mēs ar Miķi pavadījām vienā komandā no brīža, kad mēs iegājām radiotehniķu dublieros. Un šajā sakarā arī man būtu Miķim tosts, ko pateikt. Viens no spilgtākajiem notikumiem, ar ko man asociējās reāls profesionālisms, ir tas, kā Miķis tika
radiotingi. Es domāju, tas bija fantastiskākais darbs no Valta puses. Cilvēks ar tādu darba ētiku, ar tādu neatlaidību, ar tādu pašmotivāciju. Tā ir apskaužama īpašība. Šādas īpašības ir varbūt pasaulē 0,1%. Es atceros laiku, kad Miķis ienāca komandā no Murjāņiem, atnāca. Tajā laikā sastāvs bija nokomplektēts dublieriem. Mums trenēja Oļegs Antropovs. Ja es pareizi atceros, tajā mirklī tā kā vietu nebija, ja, bija sastāvs nokomplektēts. Un Miķis vienkārši pateica, bet es vienalga gribu trenēties, dodat man iespēju nākt. Un es pie sienas strādāšu, būs iespēja, jūs man viņu iedosiet, es viņu izmantošu. Es, protams, varu kaut kādus faktus jaukt, jā, un Miķis varbūt tagad pateiks, nē, nebija tā vai bija citādāk. Arī patiesībā fantastiskā atmiņa, kas ir Miķiem, ka viņš atcerās praktiski līdz sekundē visus notikumus, gan par sevi, gan pat par mani, par citiem. Kad mēs runājam, es vienkārši ir mirkļi, kad man vieglāk ir paklusēt nekā Miķim pateikt, kas kurā datumā ir noticis. Tāpēc Valds varēs varbūt arī ieviest kaut kādas chronoloģiskas izmaiņas manā tostā. Bet galvenā ideja – pašmotivācija, darba ētika. Tas ir tas, kas iedeva iespēju Miķim atrodoties pie sienas. Es nezinu, tas bija gads, tas bija 2 gadi, jā, tas bija pusgads, jā, cik Miķis nostrādāja. Bet viņš caurām dienām pie sienas sita bumbu, nāca uz treniņiem. Tas, ka viņu kaut kur nelaida, viņš bija no tiem, kas aiztaisa vienas durvis, Miķis ienāk pa otrām durvīm. Miķis gribēja dzīvē sasniegt lietas, pašas sporta virsotnes. Jā, es nezinu, kāda bija Valta gala mērķi. Katrs, protams, sportists uzstāda sev kaut kādus gala mērķus. To mums Miķis varbūt šodien atklās. Bet viņš uz savu mērķi gāja tā kā neviens. Es neesmu blakus stāvējis nevienai citai dzīvai radībai, kas iet uz savu mērķi tā kā Valds gāja radiotinklī. Un kurā mirklī, kā notika, kad Miķi paņēma sastāvā un viņš bija pie sienas atstrādājis savu tehniku tā. Viņa fiziskā sagatavotība bija tāda, ka viņš vienkārši bija monstrs. Viņš bija monstrs un no tā mirkļa, kā viņš iegāja, un es pateikšu, kļuva par vienu no visu laiku labākajiem radiotinklī spēlētājiem. Ar pilnu pārliecību es to varu apgalvot. Viņš noteikti ir noliekams blakus vienā rindā ar Pašku Siļvānovu, Biļeviču noteikti. Jā. Biļeviču, kas uzvarēja PSRS čempionātu kopā ar komanda kopā ar Biļeviču, ar to pašu Oļegu Antropovu, jā, kurš, lai būtu Kazahijas pilsonis, arī pielika lielo roku pie Latvijas volejbola Rīgas Rāziņu uzvaras PSRS čempionātā, jā, kas tajā laikā noteikti ir pielīdzināms NBA basketbolā šodien. Jā, tas bija spēcīgākais vietējais vienas valsts čempionāts visā pasaulē. Jā. Protams, ir jāmin tādas Latvijas leģendas, noteikti Bugajenko, noteikti Lugailo, noteikti Šmēdiņš, noteikti, sorry, ja kādu es tagad šī mirklī nepateikšu, jā. Bet tā ir spēlētāju plejāde, jā, visu laiku labākie Latvijas volejbolisti, kuru starpā noteikti ir Miķis, un kurš noteikti ieņem vienu pat no galvenajām vietām šajā plejādē. Un, ja runājam par fiziskajiem dotumiem, kas Miķim bija fantastiski, jā, un iespējams visi uzskata, ka visu laiku fiziski atlētiskākais un fantastiskākais spēlētājs bija Bugajenkovs, visu cieņu, jā. Bet es arī zinu faktu, kad Miķis bija paņemts PSRS izlasē
Un PSRS testos patiesībā Miķis bija pirmais visā PSRS izlasē. Miķis bija visātrākais. Ja? Tur, protams, bija kaut kādi mirkļi, ka Kondra noskrēja labāk slaveno volejbolistu testu eglīti, ja? 92 metri. Ja? Un Miķis arī būtu spēlējis tālāk PSRS izlasē, ja mēs nebūtu veiksmīgi atbrīvojušies no PSRS sloga. Tāpēc tas ir vienkārši apbrīnojams. Es varbūt nostāšos te uz tāda fona. Es ar smuko skatu. Ja, protams, rādīs kaut kur filmu šo. Būtu kaut kas arī foršs fonā, ne tikai manējā seja tūmā. Un tas bija tas, ko Miķis sev bija ielicis ar savu darbu no sākuma Murjāņos pie viņa pirmā trenera. Nu, es domāju, Gunārs Fredenfelds, jā, iespējams palabos, ka varbūt pats pirmais bija arī cits treneris, jā. Jā, un tad nonākot radioteņķī, tas jau bija, ko es redzēju, viņš parādīja fenomenālāko darbu, nežēlīgākās darba spējas un izcīnīja, es uzskatu, vismaz manā vērtējumā top 3 Latvijas visu laiku labāko volejbolistu statusu. Tāpēc, jā, Miķi, arī pieminēšu to momentu, kā tu man Murjāņos mācīji ar motociklu braukt. Tā bija mana reāli. Uzreiz 2 reizes man bija ar motociklu, pirmā un pēdējā. Tu man iemācīji braukt, bet neiemācīji man apstāties. Un tagad es jau sāku braukt un braucu jau praktiski iekšā Gaujā. Mēs tur Gaujas krastā pa lauku mācījāmies. Un es sapratu, ka es nemāku bremzēt, tu man esi iemācījis iedarbināt, bet varbūt tu man iemācīji bremzēt, bet es, protams, biju stresā, aizmirsis, kā ir jābremzē. Un vienīgais, kā es sapratu, kā es varu apstāties uz sāniem, nokrist. Tāpēc, kā toreiz tu pateici, nokrist arī vajag mācēt, jā. Tā kā, Miķi, patiesībā tu esi supervecis, jā, un lai ir veseli visi, kurus tu mīli. Un visi tavi tuvinieki, jo veselība ir pats svarīgākais. Večukiņi. Pārējo nopelnīsim. Priekā. Apsveicu tev dzimšanas dienā, Valt. Apsveicu jubilejā 60 gadu. Un novēlu tev, tu paliec tikpat kaislīgs un darbmīlīgs sportā. Tā kā manās atmiņās, kad vienreiz bija atbraucis pie mana tēta ciemos, un tev sanāca pavērot manu treniņu, kad man bija jālec. Uzdevums man bija uzlikt 20 reizes atkārtotos lecienus pie tīkla. Tu pavēroji tu uzdevumu, es viņu pabeidzu, un tu man pajautāji, cik reizes tad es uzlecu, vai es zinu. Es pateicu, ka nē, es vienkārši lecu, kamēr es biju noguris, un tu man pateici to skaitli, ka es biju uzlecis 37 reizes, un tad man teici, ka ir jādara pareizi, ka tev ir iedots uzdevums, un ka ir jāskaita tomēr, tāpēc, ka pārtrenēties arī nevajag, bet tas bija tā manas pilgtākā atmiņa par tevi, un es biju laimīgs, ka vismaz man nebija mazāk kā 20. Pievienojos sava dēliņa apsveikumiem, kā arī visu čaļu apsveikumiem. Katram ir saistītas ar teviem spilgtas un siltas atmiņas. Un tas vienkārši parāda, ka tu esi labs un pareizs cilvēks. Man ir ļoti daudz ar teviem saistīta atmiņu, 100, es domāju. Visas tās nenosauks, kādas es jau pateicu iepriekšējā tostā. Apsveicu. Tu esi 60, es pēc brīža būšu klāt. Veselību. Veselību tev un galvenais visiem taviem mīļajiem, taviem bērniem, taviem vecākiem, taviem radiem. Apsveicam!